Spēlēja pret Krieviju, šeit, ka iemācījies lidot, kaut kādu brīdi bija lidojumā. Varbūt aprakstās tās izjūtas, ja? Izskatījās tas diezgan briesmīgi, beidzās laikam viss labi. Ko paspēja padomāt tajā brīdī? Īstenībā tajā brīdī tā sajūta tā, ka tu esi uzlidojis gaisā un vienkārši jūt, ka nav tev kājas apakšā, ka tu nezini, kā nokritīs zemē. Un tā sajūta, nezinu, tagad tā grūti aprakstīt, bet likās, ka vienkārši nezinu, ka nokritīt uz galvas zemē, taļņās un tur pat tās paliks. Bet tajā brīdī, kad nokrita, tad uz kādām 2 sekundēm ir tāds miers, tāds ātri izgājās tie cauri, tā nekur nekas nesāp, viss kārtībā, tad iet apakaļ cīņā. Neizskatījās jau, ka tur kaut ko apzināti Rupjovs gols gribēja izdarīt, bet viņš pēc tam tev tur atvainojās? Jā, pēc spēles viņš atvainojās, tas ir viss kārtībā. Bet tajā brīdī, kad es sapratu, ka tur jau bija ātrāk kaut kas sācies, vai kāds viņam kaut kur bija iesits. Es vienkārši trāpījos tur. Viņš jau to teica? Nepatēja. Nē, mēs pēc tam to situāciju runājam. Es pat neatcerētu tagad, vai Šeļakovs, visticamāk, ka Šeļakovs bija kaut kur trāpījis. Tāpēc tajā brīdī, nezinu, skatījos to video atkārtojumā, viņš vienkārši paņēma un ar abām rokām nokrupa zemē, bet kāpēc viņš tā darīs? Pirmajā brīdī izskatījās, ka iespējams gols par kurnu ir. Neskatoties uz augumu. Es biju gatavs, tajā brīdī noteikti es biju gatavs. Tagad es tā vēlas galvu padomāju, ko es te būtu darījis, tad vienkārši labi nekas, kas tur bija kaut ko, liekas, tur neciet. Tā kā... Labi, ka noturēja? Labi, ka noturēja. Labi, ka es netiktu. Kas tur tālāk vēl sanāca, es nezinu, salūst dagums jau. Kāds var pašam kādreiz ir gadījies kaut kāda līdzīga soda uzsist? Es saprotu, ka cits svara kategorija, bet tomēr līdzīgi kaut kāda. Nezinu, citreiz gadās kaut kā neapzināti, vai kad tu neredz, kāds, kad ir uzlicis, palīst apakšā, vai kas ir tevis, ir gadījies, bet tiešām neapzināti. Pašam tāda sūdīga sajūta, ka tu zini, ka tu esi tādu uztaisījis, salīdzināšu rupu sodu, kad liekas, ka pret tevīm tā būtu tiešām stulbi, kad vienmēr tad mēģina apvainoties un tā. Bet pašam laikam šodien bija tāds iespaidīgākais lidojums. Tu jau vienmēr diezgan augstu uzlicis. Jā, bet tāds nebija tiešām bijis, ka nezinu, es esmu kūli ar gaisā vai kaut kā otrādāk. Ceru, ka nebūtu tādā. Pats svarīgākais, ka viss ir kārtībā. Jā, viss kārtībā. Tas nebija tos. Tas bija, krītot zemē, viss asins, kājai apakšā, kas bija vienkārši dzilums, kas nevarēja pats, bet dzilums nogājis, tā kā viss kārtībā.